Iespējams, ka es izklausīšos jucis un neprātīgs to sakot, bet vairums draudzes, par kurām esam dzirdējuši, kādas esam redzējuši un varbūt pat kādas esam apmeklējuši, un turpat daudz ko labu piedzīvojuši, nav patiesas Kristus draudzes. Kā gan es kaut ko tādu atļaujos teikt? Un kā mēs varētu secināt, ja mēs būtu atraduši to pareizo, to īsto? Par to parunāsim šajā te video, bibliski par draudzi, un sen jau šo video cilvēki man ir prasījuši. Kā tad zināt, ka tu esi atradis īsto? Vai to mēs varam secināt pēc tā, cik ērti mums tur ir nokļūt, vai cik ērti mēs tajā jūtamies, vai cik tur ir forši, vai stilīgi, vai klusi, vai pazemīgi, vai cik smuka mūzika, vai cik kvalitatīvi izpildījumi un teātri, vai cik labi es tur jūtos un cik mājīgi, cik ģimeniski cilvēki man tur liek justies. Bet pirms mēs apskatām šo tēmu, es gribu sakārtot tādu pamatjautājumu, un tas ir, ka pretēji tam, kā to māca kādas no šīm te valsts reliģijām un baznīcām, pestīšana nav saistīta ar draudzi. Tātad cilvēks uz ielas, darba vietā, ja kādā citā vietā, lidmašīnā atrodoties, var saskarties ar Dievu vārdu, var saskarties ar evaņģēliju, kādu viņam to sludinot, vai viņam to lasot, to dzirdot, un svētais gars var strādāt pie cilvēka sirds, viņu pārliecinot par grēku, taisnību un tiesu un vedot viņu pie patiesas atgriešanās. Un cilvēks var būt glābts, pat nesaskaroties ar patiesu draudzi. Bet tāpat laikā jāsaka, ka es esmu pārliecināts, ka tāds cilvēks, kurš ir atzims no augšienes un ir atzims no Dieva, pēc viņa gribas un viņa aicinājuma, tāds cilvēks agrāk vai vēlāk viņš sāks meklēt kaut ko patiesu, kaut ko īstu un meklēt arī patiesu ticīgo sadraudzību, kas ir šī patiesā Kristus draudze, kas to īsteno un dara tieši tādā veidā, kā Dievs pats to ir noteicis un kā apustuļi to ir darījuši. Un tāda draudze nenes pestīšanu, un cilvēks var būt glābts arī nesot patiesā draudzē. Bet tāds, kas ir patiesi glābts, pēc manas saprašanas, meklēs būt patiesā draudzē, ko Kristus pats ir veidojis. Un tamdēļ par to es arī gribu parunāt, jo tas ir arī tas process, kurā es esmu bijis jau ilgāku laiku un no savas pieredzes dalīšos, tāpat arī no Dieva vārda. Bet ja mēs paskatāmies apkārt, šeit Rīgā, Latvijā, dažādās pilsētās ir dažādas draudzes un visas, un arī visā Latvijā, visā pasaulē jāsaka, ir dažādas draudzes un katra taču domā, ka viņi ir tā pareizā un ka visu dara vislabākajā pareizajā veidā. Jo, ja tā nebūtu, kāpēc tad viņi turpina darīt to, ko viņi dara un nemaina šīs lietas? Tātad, lai gan tas vārdos nevienmēr tiek pateikts, savā praksē viņi to apliecina, ka viņi taču ir tie, kas dara tā, kā Dieva vārds saka, vismaz pēc viņa saprašanas, un ka citiem būtu jāsako viņa piemēram. Un patiešām tāda pareizā bibliskā draudze ir un pastāv, un visām, kas sevi uzskata par Kristus draudzēm, būtu jāsako šim piemēram. Un mēs apskatīsim 3 pazīmes, lielākās pazīmes, kuras arī, manuprāt, mums būtu jāmeklē un jāskat, lai secinātu un teiktu, ka šī draudze patiesi ir Kristus draudze, ko viņš pats ir veidojis, ir izveidojis, vai tās turpinājums. Mateja evaņģēlija 16. nodaļā 18. pantā Jēzus teica, lasu King James tulkojumu, viņš teica tādus vārdus. Un es arī tev saku, ka tu esi Pēteris, jeb šo akmens, un uz šīs klints, kas ir Kristus, es būvēšu savu draudzi, jeb šo sapulci un elles vārti, pār to negūs virsroku. Jēzus apsolīja, ka viņš būvēs savu draudzi, kad viņš aicināja savus mācekļus, viņš to viņiem apsolīja, un tad savas kalpošanas laikā viņš to darīja. Un tad viņš teica, ka elles vārti negūs virsroku pār šo draudzi, un tas kaut ko nozīmē. Un video beigās es jums parādīšu, kā tas viss saslēdzas ar to, par ko mēs runāsim tagad tālākajā iztirzājumā. Un šeit runājot par šo vārdu, par draudzi, Jēzus lietoja grieķu valodas vārdu eklēzija. Jeb eklēzija, kas nozīmē draudze vai sapulce. Principā tas ir viens un tas pats. Draudze nav ēka, kā jau mēs zinām, bet tā ir cilvēku svēto sapulce. Vēl tas ir vārds, ko varētu arī saprast, kā tā ir pilsoņu kopsapulce. Tie, kur ir pilsoņi, kur ir piederīgi kādai tautai, kādai pilsētai, tie sapulcējas kopā, lai lemtu vai izdarītu pieņēmums, lēmums par kādām sekojošajām gaidāmajām lietām. Tā ir autorizēta, pilnvarota sapulce starp cilvēkiem, kur ir piederīgi pie kādas noteiktas cilvēku grupas
vai pavalstības. Un šis vārds eklēzija nebija nekas jauns. Tajā laikā arī šajā Romas impērijas vidē tas tika lietots, lai runātu par tieši šādām te sapulcēm, un tāpēc Jēzus atnāca un viņš teica, tātad jūs zinat, ka Roma un dažādi šie valdnieki un pilsētu vadītāji rīko šīs eklēzijas, šīs draudzes, šīs sanāksmes. Bet viņš saka, bet es būvēšu un es veidošu savu sapulci, kurā es, nevis Romas imperators vai kāda Hēroda vai kas tam līdzīgs, bet es, tas kungs, būšu tās vadītājs un tās pilnvarotājs, un es to sapulcināšu pie sevis. Un tad mēs paskatāmies Bībelē, kur šie vārdi pirmo reizi ir lietot, šādi šis vārds eklēzija. Mateja evaņģēlija 16. nodaļā, to mēs jau apskatījām, kur Jēzus apsola, ka viņš veidos savu sapulci, citu sapulču vidū viņam būs sava sapulce, kas piederēs viņam. Otrajā reizē mēs to redzam 2 nodaļas vēlāk, Mateja 18. nodaļā, 15. pantā, kur tagad Jēzus pasaka, ne vienkārši tā būs sapulce, bet tā būs sapulce, kurai notiks savstarpēji šī miedarbība, kurā tiks īstenotas arī draudzes disciplīnas, kur Jēzus saka, ja kāds brālis neklausa, pieaicina vēl kādus, ja viņš grēko pret tevi, un tad celiet to arī draudzes priekšā, un ja viņš neklausa arī draudzes sapulcē, sanāksmē, tad tādu uzskatiet par muitnieku un grēcinieku. Un tad trešā reize, protams, ka vēl ir daudz cits reizes, bet šīs ir pirmās 3, un tāpēc tās kaut ko nozīmīgi arī pasaka, ir atrodams apostolu darbu 2. nodaļā 47. pantā, ka tā draudze, kur Jēzus bija izveidojušie 120, saņem svēto garu, viņi ir gatavi doties un pildīt šo misiju, kurai Kristus izveidoja draudzi un to pilnvaroja. Un tad ir rakstīts, ka tas kungs ikdienas apostolu darbu 2.47, kungs ikdienas pievienoja šai draudzei tos, kuriem bija jātiek izglābtiem, vai kuri tika izglābti. Tā ir draudze, tā ir sapulce, kurai pievienojas tie, kas ir glābti, un kurā tiek īstenots šī draudzes kalpošana un disciplīnas. Nu, un tad atskatoties uz manu paša pieredzi, tad, kad es aizgāju no draudzes, kurā es biju uzaudzis, es sāku pētīt rakstus, un es aizgāju doktrīnas dēļ, mācības dēļ, un par daudzām no šīm lietām, kurās man viedoklis vai saprašana atšķirās, es par tām esmu veidojis dažādas video, bet tad es ķeros pie rakstiem un meklēju, bet kādai tad ir jāizskatās tajā draudzē, lai saprastu, kur tad man ir jāiet, kurai draudzei es gribētu piederēt. Un es sāku meklēt draudzes, kurās varētu būt veselīga mācība, un es atradu dažas arī šeit Rīgā, kur man šita labi, varbūt, ka tur ir kaut kādas pārmērības, piemēram, kalvinistu mācība un tam līdzīgi, bet tur vismaz tiks skaidrots dievvvārds tā, kā tas ir tā kontekstā, un pamatā tā mācība varētu būt veselīgāka. Un tas bija mans pirmais kritērijs. Un tātad arī mans pirmais punkts, par ko es gribu runāt, kā mēs varam atpazīt, kura draudze ir patiesa Kristus draudze, un tā ir, kurā tiek mācīta visa Dieva vārda pilnība un veselīga mācība. Tātad nesagrozo Dieva vārdu, kur tiek mācīts tas, kas stāv rakstīts, tādā pat veidā, kā tas ir rakstīts. Un 2. Timotejam 3.16 rakstīts, un visi raksti ir doti caur Dieva iedvesmošanu, un ir derīgi mācībai, norāšanai, labošanai, mācībai taisnībā, lai Dieva cilvēks var būt pilnīgs, viscaur apgādāts uz visiem labiem darbiem. Tātad visi šie raksti, viss tas, kas ir rakstīts Bībelē, tas viss ir noderīgs un tas ir vajadzīgs. Un tātad tā draudze, kurā tas viss tiek arī ņemts vērā, tas viss tiek lietots, tas viss tiek sludināts un mācīts un skaidrots, tas būtu viens no kritērijiem, pēc kur mēs varētu spriest, jā, tā visdrīzāk varētu būt Kristus draudze. Ne tās draudzes, kuras paņem tikai dažas tēmas vai dažas raksturvietas, kuras patīk vai sakrīt ar dogmām, kuras ir iemācītas kaut kur un visu pārējo ignorē un atmet. Bet ne tikai šis 16. un 17. pants jāņem vērā, bet arī 2. Timotejam 4.1. Tur Pāvils turpina. Viņš saka, tāpēc es tev piekodinu Dievu kungu Jēzus Kristus priekšā, kas tiesās dzīvos un mirušos pie viņa un viņa valstības parādīšanās. Sludina vārdu, esi tūlītējs, laikā, nelaikā, aizrādi, norāja, pamudina ar visu ilgcietību un pamācību, jo laiks nāks, kad tie neizturēs veselīgu mācību, bet pēc savu pašu iekārēm tie sev uzkraus skolotājs, tiem esot nezinošām ausīm, un tie novērsīs savas ausis no patiesības un tiks pievērsti pasakām. Tātad šie cilvēki novērsīsies no pasakām, viņi negribēs klausīt patiesību, negribēs klausīt Dieva vārdu, tāpēc uzstājies. Sludin šos Dieva vārdus, tas ir mans pirmais kritērijs.
Bet tad, jo vairāk es pētīju rakstus un centos ieraudzīt un saprast, kāda tad bija draudze Jēzus laikā, kādu viņš izveidoja draudzi un kā tā funkcionēja apostļu darbos un pēc tam vēstulēs, es ieraudzīju, ka ne tikai mācība pati ir svarīga, bet arī tas, kā šī mācība tiek izdzīvot. Tātad, kā draudze praktizē ticību, kā draudze praktizē sanāksmes, kā draudze praktizē savu kristietību. Un tas ir mans otrais punkts, un tā ir prakse. Ne tikai mācība, bet arī prakse. Tā ir sapulču noris, kalpošanas pozīcijas draudzē, draudzes disciplīnas un tam līdzīgi. Un šeit tagad gan mēs iziesim cauri vairākiem punktiem, kurus būtu vērts ņemt vērā, pārbaudot un izvērtējot, vai kāda draudze ir patiesa Kristus draudze. Jo kā mēs varam atpazīt, vai šodien kāda ir patiesa, kad mēs to salīdzinām ar Kristus patieso draudzi, kur mēs redzam Bībelē. Un tātad dažas iezīmes. Pirmkārt, tās nosaukums. Kristus draudzes nosaukums nav kaut kāda radošas pašizpausmes, bet Bībelē mēs redzam, ka parasti tās tika nosauktas kā, piemēram, draudze Efezā, draudze Jeruzālemē, draudze Antiohijā un tam līdzīgi. Tātad tās nosaukums ir draudze un tā vide vai vieta, kurā tā pulcējās. Piemēram, 1. Korintiešiem 1:2. Pāvils saka Dieva draudzei, kas ir Korintā, tiem, kas ir svētdarīgi Kristu Jēzu. Tātad viņš saka, es rakstu šai draudzei, konkrētai draudzei, kas ir Korintā. Tātad draudze, kas ir Korintā. Nekas sarežģīts, nekādi radoši cilvēku un bezdievīgu cilvēku pievilinošu nosaukumu. Nē, Kristus draudze, kas ir Korintā, kas ir Pierīgā, kas ir Alūksnē, kas ir Tukumā, kas ir Aizputē, kas ir Rīgā. Un tad arī Romiešiem 16:16 mēs lasām, kur Pāvils saka, sveiciniet citu ar svēto skūpstu, Kristus draudzes jūs sveicina. Tātad Kristus draudze ir saukta par draudzi, tur, kur runā par vienu konkrētu vietu vai sapulci, kas ir kādā konkrētā vietā, un tad, kad runā par vairākām, tad nesaka globālā vispasaules draudze, un to jautājumu mēs pēc mirkļa arī apskatīsim, bet viņš saka, šīs draudzes jūs sveicina. Tātad draudze, kas ir tur, kas ir tur, kas ir tur, tās katra ir konkrēta viena draudze, un atkal nosaukums ir draudze, un nevis tur laimīgie putniņi vai kas tam līdzīgs. Tad otra vēl pazīme zem šīs te prakses ir arī, kāda ir draudzes kārtība. Un draudzes kārtība ir sapulce, iestādījums ir sapulce. Un Bībele mums māca, ka tajā visi ir līdzvērtīgi. Tātad tā ir demokrātiska sanāksme, kur ir nevis kādi, kur ir īpašie Kristus orākuļi vai Dieva vietnieki vai Kristus pārstāvi šeit virs zemes, kā piemēram Romas katoļu kartels un kādi citi to ir ieviesojuši, ka ir šie izradzētie garīdznieki, kas ir īpaši kungam veltīti un vispārēji ir vienkārši ļaudis. Mateja evaņģēlija 20. nodaļā 25. pantā mēs lasām, kur Jēzus saka, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lieli kungi tās apspiež, bet pie jums, viņš saka, starp jums draudzē tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis, un ja kas jūs starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu visu kalps, tā ka cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet ka viņš kalpot un atdod savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem, un tāda draudze nav vieta, kur kādi var uzkundzēties vai valdīt pār citiem, bet kur arī tie, kas ir lielākie vai kurus Dievs ir iecēlis ar kādu atbildību, ir tur, lai kalpot, lai rūpētos par citiem. Mateja 23:8 rakstīts, bet jums nebūs saukties par rabī vai skolotāju, jo viens ir jūsu mācītājs Kristus, bet jūs visi esat brāļi, tātad nevienam nav jāstaigā ar apkārt ar lielu titulu, vai tagad ir parādījis arī baptisti sāk nesāt tās apaklītes, ja viņam parādītos, ka viņi ir garīdznieki, viņi ir nozīmīgāki par citiem. Bet nē, jūs visi esat brāļi, draudzē visi ir līdzvērtīgi. Kristus ir tās galva un vadītājs, un nevienam draudzē nav likumdošanas vara, jo likums jau Dievs ir izdevis, un mums vienkārši ir jārūpējas un jāgādā par to, lai mēs dzīvotu saskaņā ar tiem. Un vēl viens aspekts tieši šajā draudzes kārtībā ir atrodams Efeziešu vēstulē, bet arī 1. Korintiešiem 14:26, kur Pāvils saka, kā tad nu būs, brāļi, kad jūs sanākat kopā, kas ir draudzes sapulces sanāksme. Viņš saka, tad katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēls, vai mēļa izskaidrošana, viss, lai notiek celšanai.
Un tātad mēs saprotam, ka šīs sanāksmes un draudzes sapulces agrīnās nebija vieta, kur visi sanāk vienkārši sēdēt un klausīties, ko kāds viņiem māca, lai gan, protams, ka arī tam ir sava vieta, kad draudzes vecie vai apustuļi tās mācīja un lasīja šīs vēstules, kas tām tika sūtīts, bet tā ir vieta, kur notiek savstarpēja uzcelšana, kur ir šī dāvanu dažādība un daudzveidība, un katram ir iespēja arī nes savu pienesumu, lai kopējais Kristus ķermenis un miesa tiktu uzcelt, kas nav tikai draudzes vecajo vai mācītāju atbildība, bet kopējā svētā gara darbība draudzes vidū. Un tāpēc, jā, pavisam noteikti mēs varam secināt, ka agrīnajā draudzē viņi nesēdēja rindās, bet drīzāk apļos, un viņi nebija vērsti uz skatuvi vai uz kaut kādu centru, uz kaut kādu svēto vietu, bet vairāk viens uz otru. Tāpēc Bībele arī saka, dziediet un runājiet cits uz citu psalmos un himnās. Mums tā kā tajā mūsdienu kultūrā liekas, ka mums vajag novērsties vienam no otru un koncentrēties uz Dievu, bet to mēs darām ikdienas, bet kad mēs sanākam kopā, mums ir jāceļ vienam otru. Vēl tad apskatīsim dažus punktus, un šis ir saistīts ar šo kārtību. Un tas ir, ka tās attiecības draudzē, vienā lokālajā miesā ir šī brāļu mīlestība. Un tas ir tas, par ko Jēzus teica, ka no tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestības savā starpā. Jāņa 13:35. Un šeit, protams, ir vērts ņemt vērā, ka Jēzus nerunāja par to, ka jūs mīlēsiet visus, lai gan mums ir pat mūsu ienaidnieks jāmīl, bet šeit viņš runāja par kaut ko īpašu. Ka tie, ar kuriem jūs esat savienot šajā vietējā organismā, šajā ķermenī, kas ir lokālā draudze, piemēram, Korintā, Efezā vai Samarijā, tad tas, ka jūs mīlēsiet viens otru, no tā citi redzēs, ka jūs esat mani mācekļi, ka jūs mīlēsiet viens otru, ka jūs piedosiet viens otram, ka jūs apklāsiet viens otru, ka jūs pamācīsiet viens otru, ka jūs paskabināsiet viens otru. Un arī Jānis vēlāk rakstīja savās vēstulēs, ka mēs nevaram teikt, ka mēs mīlam Dievu, ja mēs nemīlam savu tuvāko, ja mēs nemīlam savu brāli. Un to mums, protams, jātiecina jau pirmām kārtām uz tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam savienoti patiesā Kristus miesā, nevis organizācijā, bet organismā. Un, protams, ka šeit līdz ar to mīlestību un draudzes kārtību iet arī draudzes disciplīnas, kurām es jau pieskāros, un arī tā ir viena no mīlestības izpausmēm, kad gribot, lai cilvēks vai brālis vai māsa, lai viņš neaizietu grēkā, bet vai viņš nāk pie atgriešanās, lai viņš nepaliktu maldos, nenoiet no ceļa un nebūtu apstiprināts tajā, ka draudze īsteno lieto arī draudzes disciplīnas, kuras mūsdienās, diemžēl, daudz draudzes saka, ka, ja kāds to dara, tad tā ir sektantiska grupa. Lūk, tās draudzes nav patiesas Kristus draudzes, kas tā to saka un izvērtē. Tad arī jautājums ir, kas ir šīs draudzes vai sapulces locekļi vai dalībnieki. Un te pavisam skaidri mēs redzam, un vairākās vietās mēs jau to redzējām, ka šīs sapulces, kas ir Kristus draudze, dalībnieki un locekļi, ir tie, kas ir ticīgie. Tie, kas ir atgriežušies no saviem grēkiem, kas ir ticībā glābti, Dieva žēlstībā glābti, un kas caur svētā gara spēku viņiem darbojoties pie viņu sirdīm, ir atzimuši no augšienes, ja? Ne no darbiem, bet no ticības. Arī Efeziešiem 2:8-9 rakstīts, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tātad draudze nekādā veidā nevar palīdzēt cilvēkam būt glābtam, kā viņš sludinot evaņģēliju. Vai ielās, un visbiežāk mēs Bībelē redzam, ka tas notika, ielās, tirgus laukumos, tempļos, kur bija daudz neticīgi arī jūdi, un tur daudzi varēja dzirdēt evaņģēliju un nākt pie atgriešanās, un tad viņi tika pievienoti draudzēm. Arī Apostoļu darbu 2. nodaļā mēs redzam, ka tie, kas ticēja, tie tika kristīti, un tad caur to viņi arī pievienojās lokālajai vietējai draudzē. Vēl kāds lietas, kas mums jāņem vērā, ka vienīgais ticības un arī darbu likums, tātad kas draudzēji ir jādara, ir Bībele. Un nevis kādas konferences vai kādi kongresu lēmumi vai kaut kāda radošo līderu sapulces, kur tiek izlemts tā, ko mums vajadzētu darīt, lai mēs varētu aizsniegt cilvēkus vai lai draudzē kaut kādas labas pārmaiņas būtu. Nē, mums nav kaut kas jāmēģina izzīst no pirksta vai jāskatās uz pasaules megadraudzēm un jāmācās no viņu pieredzes. Mums, patiesai Kristus draudzē, ir Dieva vārds, mums ir jāskatās, kas tur stāv rakstīts, un tas vienkārši arī jādara. Un rezultāts mums jāatstāja Dieva ziņā. Tātad šī Bībelē mums ir dots viss, lai mēs varētu būt pilnīgi, lai mums varētu būt pilnīga saprašana, un tamdēļ pēc tās mēs visu pārvērtējam, izvērtējam un arī saskaņā ar to mēs rīkojamies. 1. Timotejam 3:15 rakstīts, bet ja es ilgi kavējos, lai tu vari zināt, kā tev pienāks uzvesties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības pilārs un pamats, un tāda draudze, patiesā Kristus draudze, ir šis organisms un veidojums, ko Dievs ir atstājis
izveidoja šeit virs zemes, lai tā saglabātu un uzturētu patiesību, un lai tā dotu šo te pamatu cilvēkiem, kas to meklē. Tātad visos laikos ir bijusi šīs te kristiešu draudzes, Kristus draudzes, kuras ir turējušas Kristus mācību un par to stāvējuši un mācījuši arī citiem, tātad nepārtraukt, nezaudējot savu sālīgumu. Nu tad vēl dažas lietas, kas mums būtu jāņem vērā. Ir tikai 2 tās iestādījumi vai kādas baznīcas, kas sauc sakramentu. Un tad, piemēram, katoļu baznīcā un arī luterāņiem ir diezgan daudz jau, par katoļu baznīcu zinu droši, ir daudz visādi sakramenti, kas tiek saistīti ar pestīšanu un tam līdzīgi. Bet sakramenti vai šie iestādījumi nav pestīšanas jautājums, tas ir paklausības jautājums, tas ir Kristus piemiņas jautājums un tas ir draudzes vienotības jautājums. Un tādi Bībelē, mēs redzam, ir tikai 2, kurus patiesai Kristus draudzē ir jāīsteno, un tā ir ūdens kristība, un tas ir kunga vakarēdiens. Tāda ūdens kristība un kunga vakarēdiens, tos, kuri tic, tie tiek kristīti, tie pievienojas draudzē, un tad draudzē, kā tās daļa, viņi kopīgi var baudīt vakarēdienu, pieminot Kristus upuri, augšām celšanos un uzvaru par nāvi. Nu, un tad vēl daži punkti. Tās koordinātori, vai kā kādi teiktu vadītāji, vai priekšnieki, Bībelē lietots arī tāds vārds, vai uzraugi, vai gani, ir tikai 2 kalpošanas pozīcijas Bībelē, kādas mēs lasām par draudzi, un nekādas citas, ja pārējās ir cilvēki izdomāts un radīts. Un tātad viens ir bīskapi, un otri ir diakoni. Tās ir tās kalpošanas, kādas mēs redzam draudzē, kādas tiek ieceltas. Un šie bīskapi īsteno šīs 3 galvenās lomas draudzē, kas ir šīs gana loma, skolotāja loma un arī evaņģēlis loma. Protams, arī sagatavojot pašu draudzi, lai viņi būtu spējīgi darīt šo kalpošanas darbu. Piemēram, apostļu darbu 14. nodaļā mēs redzam, ka Pāvils un Barnaba viņi stiprina mācekļu dvēseles, tā ir apostļu darbu 14.22. Stiprinādam mācekļu dvēseles un pamudinādam tos palikt ticībā, ka mums caur daudz bēdām jāiet Dieva valstībā. Un kad tie bija tiem iecēluši vecajos, tātad ko viņi iecēla, vai pravieši un apustuļus? Nē. Katrā draudzē viņi iecēla vecajos, un tad viņi lūdz Dievu, viņi gavē un uztic šo draudzi tam kungam, uz kuru tie ticēja. Un šo te aspektu, kad draudzēs tiek iecelt vecie, un tad tie veid šos te kalpošanas darbu, ganu darbu, mācīšanas darbu draudzēs, to mēs redzam konstanti Bībelē, gan vēstulēs, gan arī apostļu darbos tas tiek attēlots. Nu, tad arī kāds ir uzdevums. Kamdēļ tad draudze vispār pastāv? Draudze pastāv, lai mēs sanāk kopā, lai mēs savstarpēji tiktu uzcelti, ja? Lai Kristus būtu pagodināts, bet kas ir mūsu lielais rīkojums vai uzdevums? Kas mums kopīgi ir jāpaveic? Tiekot uzceltiem, kas mums ir jāpaveic? Nu, Mateja evaņģēlī 28. nodaļā mēs zinām par lielo pavēli vai lielo rīkojumu, kur Jēzus teica, tātad Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un māciet visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdam ievērot visu, ko vien es jums esmu pavēlējis un raugs esmu ar jums, līdz pat pasaules galam. Un tātad tas lielais uzdevums, kas mums ir arī pavisam vienkārši. Mums ir jāiet un jāsludina. Šodien daudzas tā saucamās draudzes ir pilnībā to pagriežuši otrādi un visu laiku mēģina izdomāt projektus un uzdevumus un pasākumus, kur cilvēkus aicināt uz savām ēkām pie sevis. Bet Jēzus teica, ejiet jūs pie viņiem, visur, kur jūs tos varat satikt un sludiniet valstības evaņģēliju. Un tad tos, kuri tic, kristiet, un to nevar izdarīt bez bibliskas draudzes, jo arī kristība ir visādas saslapināšanas, bet tad ir patiesa Kristus draudz, kur to dara kāds, kam ir autoritāte, kam ir no Dieva piešķirta autoritāte, un beigās mēs tam pieskarsimies. Un tad arī jūs mācat visu, un tas ir tas, kas notiek lokālā vietējā Kristus draudzē, kur ir patiesības pīlārs un pamats, kurā ir Dieva vārds, kur tas tiek mācīts, un citādi lielo pavēli neviens nevar izdarīt. Ja? Mēs sakam evaņģelizācija, bet evaņģelizācija nav lielā pavēle. Lielā pavēle ir viss šis te kopums, tātad ejiet, māciet visas tautas, kristiet, to var izdarīt tikai vietējā draudze, un tad māciet visu, ko es jums esmu pavēlējis, un tas notiek tātad šajā te organismā, kas ir dzīvā Dieva draudze. Nu, tad mēs vēl varētu pieskarties finansēm, un Bībelē mēs redzam, ka tiem, kas sludina evaņģēliju, ir jāpārtiek no evaņģēlija, citiem vārdiem Bībele mums pamāca un pasludina, ka mums ir jāsludina evaņģēlijs,
mums ir arī godīgi jāstrādā un jāuztic, ka Dievs par mums parūpēsies. Un tas ir tas, kā draudz funkcionē no brīvas došanas, dodam savstarpēji, atbalstam tos, kurus tas svētais gars mūs pamudina, īpaši tos, kas mums kalpo ar vārdu, bet tas viss ir labprātīgi un tieši tā, kā svētais gars vada visiem, gan tiem, kas ir vecie, gan arī pārējiem, uzticoties, ka Dievs viņam dod spēku, sagādāt labklājību, tātad rūpējoties, strādājot godīgi, saņemot algu un esot bagātiem došanā. Vēl kā lieta, kas jāpiemina, tās cīņas ieroči. Nav garīgi, tātad nav miesīgi, bet ir garīgi. 2. Korintiešiem 10.4 rakstīts, jo mūsu karošanas ieroči nav miesīgi, bet vareni caur Dieva cietokšanu nojaukšanai. Un tā kā mēs varam pastīties uz tām baznīcām, uz valsts institūcijām, kuras vēsturiski ir bijušas iesaistītas karos, izplatījuši savu ticību, savu reliģiju ar zobenu, vai apkarojuši arī patiesās Kristus draudzes un kristiešus, tad mēs varam zināt, ka tās pavisam noteikti nav Kristus draudze, jo kristieši un Kristus draudze necīnās ar zobeniem, bet cīnās garīgi. Un tāpat arī tam līdzi iet tas, ka patiesajā Kristus draudzē ir absolūta reliģijas brīvība. Tātad tikai tie cilvēki, kuri labprātīgi paši izvēlas un grib būt piederīgi tev un sekot Kristum, viņi var tajā pielīties, nevis ja viņi ir piespiesti vai kaut kā manipulēti vai tam līdzīgi. Tādām lietām nevajadzētu būt vietas Kristus draudzē. Un tad vēl pēdējais punkts šajā sakarā par praksi ir tas, ka kāds ir tās administratīvais stāvoklis. Tā kā attiecības stāvoklis ar valsti. Un tas ir brīvs. Un visos laikos patiesi kristieši ar to ir lepojušies un par to ir cīnījušies, lai viņi būtu nesaistīti un neatkarīgi no valsts un valsts varas. Jo pats kungs Jēzus valda pār savu draudzi un draudze pakļaujas viņa noteikumiem un viņa varai un nevis valdības varai un diktātiem. Un tamdēļ mūsdienās ir kādi, kas saka, tā patiesi tikai draudze, jūs te reģistrēt kā draudze, bet tad jau Jeruzalemes draudze nebija Dieva patiesā draudze, jo tā nebija nekur reģistrēta. Kristus to pats izveidoja un Kristus pats to arī vadīja, un tāpat arī tās visas tālākās draudzes, kuras izrietēja vai izcēlās no šīs sākotnējās draudzes, kur Jēzus pats izveidoja un atstāja šeit virs zemes un dāvāja tai svētā gara dāvanu. Un tāpēc, Jēzus teica, dodiet ķēzaram, ka ķēzaram pieder, un Dievam to, kas Dievam pieder. Tātad, ir šī laicīgā vara, bet draudze ir zem Kristus varas un valdīšanas. Un laicīgai varai nav nekāda teikšana vai darīšana ar patieso Kristus draudzi. Un tātad, šie ir divi aspekti, līdz kuriem es sākumā nonācu. Pirmkārt, mācība, tas bija tas, kāpēc izgāju, ko es meklēju, un tad es sapratu, ka mācība nav vienīgais aspekts. Ir svarīgi arī, lai būtu patiesa bibliska prakse, tātad tas, ko viņi māca, lai viņi to tā arī dzīvo, tas, ko Bībele saka, lai tas tā arī notiek, lai tas tā notiek sapulcēs, notiek viņu dzīvēs un tam līdzīgi. Bet tad laika gaitā, pētot šo jautājumu un lūdzot un meklējot, es sapratu, ka ir vēl viens aspekts, kas ir jāņem vērā. Un tā ir sakne, un tā ir izcelsme. Kas tieši šo draudzi ir izveidojis? Kas šiem cilvēkiem, kur ir mācītāji vai vecie tajā draudzē, kurš viņiem ir devis šo varu? Vai viņiem šo varu ir nodevuši citi tādi paši vecie, un draudzes, kuras ir izveidojuši citas draudzes, kuras arī ir bibliskas, veselīgas, un kurām ir sasaiste ar šo te tīro sakni, kura visos laikos ir bijusi vajāta, gan protestantu draudzes, gan katoļu baznīcas, gan tam līdzīgi ir karojuši viens pret otru, protams, bet arī visos laikos šīs te draudzes ir vajātas, piemēram, anabaptisti, valdensieši un tam līdzīgi. Un te rodas jautājums, vai ne? Pirmkārt jau kā radās draudze? Vecajā derībā bija dots apsolījums par šo draudzi, tad Jēzus atnāca un viņš sludināja evaņģēliju, Dieva valstības evaņģēliju, viņš izredzēja apustuļus, pēc tam viņš izredzēja to 70, ko mēs uzskatām par praviešiem, pēc tam viņš atstāja 120, kas ir šī viņa draudze, kurai viņš apsola dot svēto garu, tad, kad viņš dodas uz debesīm, viņš dod tiem svēto garu, starp citu, nebija apsolīts, ka viņš katru reizi visiem citiem arī dos garu tādā pat veidā, bet viņš to apsolīja savai draudzei, un viņi to saņēma, un tad šī draudze gāja un veidoja draudzes visur, kur bija šīs ticīgo grupas, un svētais gars viņus vadīja, ieceļot vecajos, kristījot viņus, savienojot kā vienu draudzi, un viņi saņēma šo svētā gara dāvanu, un tā mēs esam atnākuši līdz šodienai. Un te man radās jautājums, vai pastāv iespēja, ka ir kādas draudzes šodien, kurām ir tieša saikne, vai ļoti iespējams, ka ir tieša saikne ar to pašu draudzi, kur Jēzus izveidoja Jeruzalemē.
Jo tikai tad tā varētu apgalvot, ka viņa ir patiesā Kristus draudze. Tā būs draudze, kurā būs veselīgā mācība, kur būs veselīga bibliska prakse, bet tad arī, kur būs šī autoritāte, kas ir nodota ar roku uzlikšanu caur paudžu paudzēm. Tā ir draudze, kuras galva ir Kristus. Kristus, kurš ir viņas likumdevējs, un draudze ir tā, kas izpilda viņa pavēles. Un es nonācu līdz šai atskārsmei, ka patiesai Kristus draudzei, saskaņā ar Jēzus pašu vārdiem, kur viņš teica, ka Ēles vārdi to nevarēs gūt virsroku pār to, vai nevarēs to iznīcināt, to draudzi, ko viņš izveidoja. Kad patiesai Kristus draudzei taču nevajadzēja reformāciju. Ja patiesai Kristus draudzei jebkad vajadzēja reformāciju, lai vestu ārā no šīm maldiem, šīs citas reliģijas, kurā tā bija nogājusi, tad Kristus misija izgāzās. Tad Kristus draudze nepastāvēja. Tad Elle guva virsroku pār to, bet mēs zinām, ka tas, ko Jēzus teica, ka tā ir patiesība. Un tad mēs uzzinām un atklājam un meklējam un ieraugam, ka visos laikos jau no Kristus apustuļu sākuma Jeruzalemes draudzes ir bijušas šīs kopienas un draudzes dažādās valstīs, dažādās vietās, kuras nekad nav bijušas daļa no šīm maldu reliģijām, no šīm novirzēm, no šīs atkāpšanās no patiesības, un kas ir maksājuši dārgu cenu ar to. Un tad es domāju, meklēju, vai ir iespējams savienoties ar šo sakni, kur tā kā Kristus iecēla apustuļus un apustuļi iecēla nākamos vecajos un veci iecēla citus vecajos un veci iecēla citus vecajos un izveidoja citas draudzes, tāpat arī šodien pastāv tās draudzes, kurām šāda te roku uzlikšana ir dota šī pilnvara un mandāts no augšienes būt un īstenot to uzdevumu, ko Dievs savai draudzē ir atstājis. Un mana pārliecība ir, ka tas ir iespējams. Jo visas patiesās Kristus draudzes ir izcēlušās no Jeruzalemes draudzes. Un ja kādai draudzei nav šī sasaiste ar Jeruzalemes draudzi, tad tā nav Kristus draudze. Varbūt, ka viņi dara labas lietas, varbūt, ka viņi pat māca daudz pareizas mācības, un tur ir cilvēki, kuri tiešām mīl Jēzu. Bet vai tā ir patiesā draudze? Es iesaku jums padomāt par šiem 3 aspektiem. Mācība, prakse, vai viss notiek tā, kā mēs redzam to Bībelē? Ja ne, tad kāpēc? Vai tā ir patiesā draudze, ja viņa neizskatās kā patiesā draudze? Viņa neizklausās kā patiesā draudze. Viņa nemāca to, ko patiesā draudze mācīja. Un viņām nav šī sasaiste ar patieso Kristus draudzi. Apostļu darbu 19. nodaļā mēs redzam, kad Efezā izceļas dumbis tur saistībā ar apostļu mācību, un tur tauta ir sašūmējusies un domā, ka tiek apdraudēts viņu pašu tā maldu reliģija, kurā viņi atrodas, un viņi tad sapulcina visu tautu, viņi dodas uz teātri, kā tas tajā laikā bija ierasts, un tad viņi tur brēc un kliedz, un 32. pantā mēs lasām, tāpēc daži sauca vienu un daži citu, jo viņi vienkārši bija emociju pārņemti, bet tur nebija skaidrība, kas šajā sapulcē kam būs jānotiek. Un tur rakstīts, jo sapulce bija apjukusi, un šeit lietots vārds eklēzija, šī sapulce bija apjukusi. Un lielākā daļa nezināja, kādēļ tie vispār bija kopā sanākuši. Man šķiet, ka bieži arī ir daudzās draudzēs ir cilvēki, kas ir apjukuši. Viņi nāk, viņi pulcējās, bet īsti nav skaidrs, kāpēc mēs te nākam. Vai vienkārši, lai mums katru reizi parunātu kaut ko no Bībeles, un mēs ejam apakaļ uz mājām. Un tad cilvēki dzird kaut kādas lietas, kas tiešām ir vai nu cita mācība, vai pat patiesā mācība, un tas viņus izsit ārā no viņa laivas, viņi nesaprot, bet kas notiek, kāpēc, kā atbildēt uz šiem jautājumiem, vai kā tad ir patiesība. Cilvēkiem šajā sapulcēs bija iespēja, tā mēs redzam arī tur kontekstā, viņiem bija iespēja piecelties un runāt un paust savu viedokli, un tad šis pūlis arī savā ziņā varēja lemt par to, kas jādara un kā tam ir jānotiek. Tā līdzīgi kā arī mūsdienu draudzēs ir šī demokrātija, kur mēs esam bijuši arī tādā sanāksmēs, kur lai izlemtu par kaut ko, visi var izteikties, un ja kādiem nav vienprātības tajā, tad neviens nekur nesteigsies, neko nedarīs, kamēr visi tie, kas ir piederīgi draudzē, ir vienprātībā un tic, ka svētais gars uz to vada un aicina. 39. pantā rakstīts, bet ja jūs iztaujājat kaut ko par citām lietām, to būs noteikti likumīgā sapulcē. Tātad šajā te haosā to nevar darīt, ir jābūt likumīgā, patiesa veidotā, pilnvarotā sapulcē, jānotiek šīm lietām. Un tad ir rakstīts 41. pantā, ka viņi atlaid šo sapulci, atlaid šo klēziju. Un tātad, varbūt, ka ir draudzes, kuras dara draudzīgas lietas, vai dara lietas, kuras it kā draudzes dara un cenšas sludināt evaņģēliju vai kaut ko ļoti līdzīgu tam,
un kaut kādas kalpošanas lietas tur notiek un tam līdzīgi. Bet vai tā ir autorizēta sapulce, vai tā ir autorizēta draudze, vai tur ir šī pilnvara, vai tur ir šī tīrā sakne, ja, kur ir apustuliskā mandāta nodošana vecajiem, nevis, kad kāds var būt apustulis, bet tas, ka vecajiem ir autoritāte no debesīm, no Dieva, un tad arī vai ir šī praksa un mācība, par to ir vērts jums padomāt, un šis ir bijis mans ceļš, un es esmu atradis šo patieso Kristus draudzi, un patieso ceļu, un es gribu tai piederēt, es negribu veidot savu draudzi, kā kādi ir man pārmetuši vai baidījušies par mani. Es negribu neko savu, man sirdī bija vēlme atrast to, ko Kristus ir izveidojis, jo viņš izveidoja to, un tā vēl aizvien pastāv, tad atrast to patieso un pievienoties tai. Un es iedrošinu arī jūs, pārmeklēt, padomāt, kāpēc jūs domājat, ka jūsu draudz ir patiesa Kristus draudz, un pēc kādiem kriterijiem jūs to varat pamatot. Jo, ja šis 1., 2. un arī 3. neatbilst, tad vismaz manās acīs, un manuprāt arī bibliski, tādu draudzi nevar uzskatīt par Kristus draudzi. Ja pat tā jau ir 100 gadu veca un tiekās senās baznīcas ēkās un tam līdzīgi, patiesā Kristus draudze nav cilvēku rokām derināta mājokļi, bet tā ir Kristus autorizēta sapulce, kur sapulcējas tie, ko viņš ir glābis, lai šī draudze īstenot un darītu to, kam Dievs to ir aicinājis. Es ceru, ka šis bija par svētību. Esiet svētīti!